Jūnija mēnesis visā garumā jau sen un tradicionāli ir izlaiduma laiks. Smiltenes tehnikumā teica, izlaidums mums ir kā gadskārtējas svētki. Šeit diplomas saņem ar talantiem un ambīcijām, ar tieksmi pēc brīvības un neatkarības, uzticami un praktiski, ar piedzīvojumu meklētāju un dzīves mīklu risinātāju garu apveltīti jaunieši. Izglītība un zināšanas – tas ir visas dzīves pamats, tā teica tehnikuma direktors Andris Miezītis. Es domāju, tehnikuma skolotāju kolektīvs un darbinieki ir ieguldījuši lielas pūles, lai jums mācītu arī dzīves skolu. Izmantojiet to, neapstājieties, turpiniet mācīties, turpiniet apgūt zināšanas. Kurš gan karavīrs negrib būt par ģenerāli? Tādēļ centieties, lai jums izdodās atrast darbu, labu darbu, parādīt sevi no labākās puses, būt vadītājiem un galu galā varbūt arī ministriem. Mums beidz turpat 170 absolventu. Un tātad gan ceļinieki, gan veterināru medicīnas kurs, arī ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcas pakalpojumi un autotransports un lauku turismas. Tā kā daudz programmas un 170 laimīgi jaunieši šodien saņems diplomus un izies lielajā darba tirgū. Es ceru, ka viņi arī turpinās mācības un mēs vienmēr lepojamies ar viņiem, jo šis mūsu patriotisms, kas Smiltenes tehnikumam ir, tas vien pierāda, ka mums, piemēram, šodien strādā 14 skolotāji, kuri beiguši tehnikumu. Tātad tas vien jau norāda to, ka mēs esam un pastāvam par savu skolu. Smiltenes tehnikumam ir sena un tradīcijām bagāta vēsture, un kas šajā brīdī ļoti svarīgi, tehnikumā sagatavo jaunos profesionāļus arodos, kuri šobrīd Latvijā ir pieprasīti un ļoti nepieciešami. Mēs jau pastāvam vairāk kā 90 gadus, un es esmu pateicīgs iepriekšējiem paaudzēm, pedagogiem, visiem kolektīviem, jo tehnikums ir tiešām populārs ar to, ka mēs jau no 1945. gada mācām veterināru medicīnu, tieši vetārsta asistentus tagad. Un otra programma, kas mums arī ir zināma un pazīstama, tie ir ceļinieki. Un, protams, šīs programmas ir ļoti pieprasītas darba tirgū. Es vienmēr viņus uzslavēju to, ka tie ir īstie darba cilvēki, jo viņi stāv ar abām kājām uz zemes stingri, jo ārstēt dzīvnieks ir varbūt vēl grūtāk nekā cilvēkus, jo dzīvnieks jau nevar pateikt, kas viņam sāp. Mums, protams, ir arī vēl citas programmas, kā piemēram viesnīcas pakalpojumi. Mēs mācām arī ilgus gadus, jau vairāk kā 40 gadus programma ir ēdināšanas pakalpojumi, arī lauku turismas, autotransports, tā kā populāras programmas, kuras nepieciešams ir šodien darba tirgu. Bet ko pēc Smiltenes tehnikuma absolvēšanas saka šodienas gaviļnieki? Kā viņi jūtās un kā redz sevi šajā vietā un nākotnē? Es pats spēšu remontēt tehniku, esmu iegūst certifikātu, nokārtojis diplomu. Mans eksāmens ir nokārtots uz 9. Esmu iegūst, un spēšu arī labot ceļus Latvijas. Pēc tam iespējams arī tālāk iešu uz Rīgas Tehnisko universitāti. Lai droši nāk uz Smilteni mācīties. Vai nu par automehāniķu, vai par ceļiniekiem. Tas, ka var ar tehniku darboties, tas man visvairāk patīk. Esmu pavārs. Es noteikti iesaku mācīties. Smiltenes tehnikumā noteikti iesaku taisni pavāra kvalifikāciju, jo tas ir jebkuram cilvēkam noderīgs uz visu mūžu. Pavāra profesija jau principā pēc būtības ir sirdsdarbs, un es uzskatu, ka ja šī profesija nepatīk, tu viņu nevari darīt. Ārpus klašu darbā mums ir daudz un dažādas iespējas. Katram, kas ir tuvāks, ir gan teatrālais pulciņš, gan koris, gan ansamblis, gan arī sporta pulciņi. Es gan vairāk iesaistījos sporta pulciņos, volejbolā un tādās arī trenažieru zāli reizēm aizgāju. Un katrā ziņā es ļoti novērtēju to, ka mums ir tagad uzcēlts jauna sporta zāle, kur arī notiek skaisti pasākumi un kas ir vienkārši universāli un ļoti jauka. Katrā ziņā šie 4 gadi ir paskrējuši ļoti ātri, jo tad, kad es šeit stājos šeit iekšā tikai tāpēc, ka šī ir vienīgā vieta, kur tādu profesiju var iemācīties. Bet man likās, tas laiks būs ļoti ilgs un garš, tā var 4 gadi un tā. Bet jau ir tā diena, kad mums jau visiem ir tās skumjās atvadas, un mēs saprotam, cik tomēr laiks ļoti ātri paskrēja. Jo skolā ir kolosāls skolotāju kolektīvs, skolā ir ļoti, ļoti mīļi skolēni, ka visa skola ir kā viena liela komanda.
manuprāt, es nekad mūžā neesmu nožēlojis savu izvēli par to, ka es esmu atnākusi šajienē. Šogad mēs sākām apgūt gandrīz 9 miljonus eiro ERAF programmu. Tātad aiznākošā mācību gadā mums būs moderna mācību bāze, arī sakārtot infrastruktūra, arī telpas. Tā kā mēs labprāt gaidām atkal jaunus audzēkņus, lai varētu savu darbu ieguldīt viņos. Ar renovētām un jaunu celtām mācību telpām un modernu aprīkojumu tiks nodrošināts ēdināšanas un viesnīcas pakalpojumu programmas, ceļu būves mašīnu mehāniķu un automehāniķu programmas, veterināra ārsta asistentu programmas. Renovēta un labiekārtota tiek arī dienesta viesnīca. Smiltenes tehnikums ir profesionāls izglītības kompetences centrs, kur dažādas profesijas apgūst vairāk kā 500 jauno speciālistu. Nākošajā mācību gadā no 1. septembra ar pamatizglītību 4 gados varēs kļūt par veterināru ārsta asistentu, viesnīcas pakalpojumu speciālistu, ēdināšanas pakalpojumu speciālistu un pavāru, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, automehāniķi. Ar vidējo izglītību gada laikā varēs kļūt par pavāru un konditoru vai kokapstrādes iekārtu operatoru, bet pusotrā gadā par celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi un veterināru ārsta asistentu vai viesnīcu pakalpojumu speciālistu. Smiltenes tehnikumā izglītojamie saņem stipendiju un ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības un arī cita veida transporta vadītāju tiesības. Tātad Smiltenes tehnikumā jūs gaida jau šajā rudenī.